Labadiena, mani dārgie skatītāji! Liels sveiciens no Raunas, kur atrodas Smiltenes novada Raunas pagastā, Raunas upes ielejā, Vidzemes augstienes ziemeļu malā, un ir pagasta centrs. Blakām ir šoseja Rīga Vesleicene, tautā gan vairāk pazīstama kā Rīgas Pleskavas šoseja. Šis ir pats centrs, ja tā var teikt, centrālais krustojums. Un vēl ko var atzīmēt, Rauna ilgu laiku bija Cēsu rajonā. Es ceru, ka to pareizi pateicu, ja es kļūdos, mani var izlabot caur komentāriem. Savukārt šī ir Luterāņu baznīca, kurā es pēc maza brītiņa iešu iekšā. Un tā lūk, esmu iznācis ārā no Luterāņu baznīcas un tagad došos lēnā gaitā uz Pilsdrupām. Un lūk, tur jau kalnā augšā ir redzamas Pilsdrupas. Šī ēka ir pagasta administrācija. Un šī te taciņa, jeb celiņš, ved uz Pilsdrupām. Pa ceļam ir ierīkots arī bērnu laukums un strūklaka. Šeit vēl viens ceļš ved uz vienu pieminekli, bet uz šo pieminekli mēs aiziesim nedaudz vēlāk. Pa šīm kāpnēm man bija ko kāpt, pamatīgi nokāpos, augšā bija pamatīgi atpūšas, lai varētu doties tālāk. Turisma ceļvežos ir ieteikts apskatīt šīs Pilsdrupas, tāpat arī Luterāņu baznīcu un vēl vienu trešo vietu, kuru jūs redzēsiet video beigās.
Šāds te skaists skats paverās no pilskalna, bet vēl skaistāku skatu jūs redzēsiet pēc maza brītiņa. Raunas viduslaiku pils 13. līdz 16. gadsimtā bija Rīgas arhibīskapu rezidence Raunā. Mūra pils sākta celt arhibīskapa Alberta II valdīšanas laikā, 13. gadsimta vidū, sena Vidzemes Ledgaļu pilskalna tūmā. Pils bija viena no Rīgas arhibīskapa rezidencēm, kurā no Miķeļiem līdz Sveču dienai katru gadu uzturējās arhibīskaps ar savu svītu. Savukārt šeit ir ieeja pils tornī, jaunas būvētā pils tornī, un, lai šeit tiktu iekšā, ir jāzvana pa telefonu. Man paveicās, jo durvis bija vaļā, un es tāpat tiku iekšā. Pils, tā teikt, torņa stāvos, ir iekārtots muzejs, bet to jūs paši tūdaļ redzēsiet. Kāpjot augšā, satiku bērnus, un viņiem jautāju, ko darīt, ja gadījumā kāds aizslēdz lejā durvis ciet, kā tikt ārā. Un tā viņi izstāstīja, ka ārā vienmēr var tikt, tikai iekšā nevar nezinātājs tikt. Bet viņi jau zinot, kā iekšā tāpat tikt. Pilsētu komplekss veidoja iegarenu četrstūrveida nocietinājumu sistēmu ar 5 apaļiem torņiem, un pilī bija iekšējs pagalms, dienvidu korpusa galā atradās kapela un kapitula zāle. Rietumu korpusā bija ēdamtelpas un ziemeļu korpusā guļamtelpas. Ap 1509. līdz 1524. gadu pārbūves laikā izveidoja priekšpils nocitinājumu vaļņu joslas un uzcēla lielgabalu torņus. Ap pili izveidojās Raunas pilsēta. 17. gadsimta beigās tika noārdīti visi priekšpils torņi un saglabājās vienīgi pils galvenie korpusi. Ap pilsdrupām joprojām ir saskatāmi zemes vaļņu nocietinājumi. Lūk, šāds te burvīgs skats paverās no tagadējā torņa. Un, ja esat Raunā, iesaku visiem uzkāpt augšā, paskatīties uz Raunu no gaisa. Te ir arī uzraksti,
lai cilvēks zinātu, uz ko skatīties. Šeit pat ir arī luterāņu baznīca. Un man šķita, ka atrodoties šajā tornī, tu esi vēl augstāk nekā baznīcas tornī. Un te jau es esmu lejā un atrodos jau pie estrādes, kura ir blakus pilsdrupām. Šeit noteikti notiek skaisti pasākumi. Ja kāds zina, ir no Raunas vai ir bijis Raunā, varbūt var uzrakstīt komentāros, uz kādu pasākumu šeit pēdējo reizi ir bijis. Ejot vēl nedaudz tālāk, tepat redzēju arī skateparku, un te gāja arī skolēni ar skolas summām, droši vien, ja pat kaut kur atrodas skola. To es nezinu, to arī varbūt kāds var uzrakstīt komentāros. Un lūk, tagad es jau atrodos pie Raunas brīvības pieminekļa. Pieiešu pie viņa vēl nedaudz tuvāk, lai labāk apskatītu. Par šo pieminekli es biju dzirdējis jau agrāk, bet, kam ir kāda sīkākā interese uzzināt par viņu, var iet Googlē, ierakstīt Raunas brīvības piemineklis un apskatīties par viņu informāciju. Un tagad es esmu pie trešā slavenākā objekta Raunā, un tas ir Raunas staburaks. Viņš, kad neatrodas pašā Raunā, tur ir kādi 2-3 kilometri no Raunas, bet šis te staburaks, šis objekts ir vienīgais Latvijā palicis. Kādreiz otrs staburaks bija starp Pļaviņām un Aizkraukli. To es vairs pats neesmu pieredzējis, neesmu redzējis, kāds viņš izskatās, bet toties bija iespēja paša acīm ieraudzīt otru staburagu, kas esot ļoti līdzīgs tam staburagam, kas bija Pļaviņu pusē, Kokneses pusē, un apskatīt šo te staburagu. Kāpju lejā ir ļoti liela interese, jo gribas zināt, kāds tad tas staburaks izskatās. Lūk, šādas te metāla trepes ir uztaisītas lejā, tādas nekur Latvijā vēl neesmu citu redzējis. Jau esmu nokāpis lejā. Nedaudz man, kā cilvēkam ar kustību traucējumiem, traucēja šie te pakāpieni, bet neko darīt. Nācās
cītīgi cilāt kājas. Te ir aprakstīņš. Un lūk, tur klintī, taisni priekšā, ir staburaks. Tāda kā, manuprāt, ar manām acīm skatoties tāda kā ala, kur iekšpusē tek tāds kā lietus. Tādu skatu nebiju nekur citur redzējis. Tas arī par raunu man ir viss. Ceru, ka jums patika. Ceru, ka abonēsiet manu kanālu, nevis vienkārši skatīsieties, jo esmu ievērojis, ka skatījumu katram video ir ļoti daudz, bet kanālu abonē labie 10% no visiem skatītājiem. Tāpēc būšu priecīgs, ja abonēsiet kanālu. Bet es jums teikšu lielo tā, uz tikšanos jau citā video.